Pasaka par vecīti un Latvijas dzimšanas dienu. Bija vēls rudens vakars, un vējš šaukoja kokos, pie loga sēdēja meitenīte. Liene ar brāli Tomiņu. Viņa vēroja, kā tētis iededz svecītes gar celiņu. Mammu, jautāja Liene, kāpēc mēs katru gadu dedzam sveces? Tāpēc, ka šovakar Latvijai ir dzimšanas diena. Mamma pasmaidīja. Tad Latvijai arī ir kūka? Brīnījās Tomiņš. Protams, mamma smaidot teica. Debesu kūka ar zvaigznēm. Kad tētis aizgāja iekšā, viena svece nodzisa. Viena izskrēja ārā un to iededza no jauna. Pēkšņi liesmiņa pačukstēja. Paldies, ka atnāci! Mēs šovakar visas degam par Latviju. Par Latviju brīnījās Liene. Jāteica svecīte. Pirms vairāk nekā 100 gadiem cilvēki sapņoja par brīvību, un 18. novembrī viņu sapnis piepildījās. Tāpēc mēs šovakar iededzam gaismu, lai pateiktu paldies. Liene paskatījās apkārt. Visos logos spīdēja liesmas. Cik skaisti viņa čuksēja. Visa Latvijā kā viena liela svecīte, un svecīte atbildēja. Kamēr šī gaisma deg, mūsu sirdīs Latvija būs stipra. Liene pasmaidīja un teica, daudz laimes dzimšanas dienā Latvija.